26. janvārī Rīgas 13. vidusskolu apmeklēja Amerikas vēstniece Latvijā Džudita Gārbere, lai iepazītos ar skolēniem un uzspēlētu kopā ar viņiem intelektuālo spēli par Ameriku un Latviju. Pirms tikšanās ar jauniešiem Džudita Gārbere sarunājās ar skolas direktori Ļudmilu Krutikovu, kura pastāstīja par skolas dzīvi un jaunākajām aktivitātēm. Tikšanās laikā tika uzdāvināta fotogrāfija, kurā redzams kāds no pirmskara vēstniekiem Latvijā. Fototēls tika atrasts ar Next Media Group palīdzību. Manuprāt, abu valstu skolās ir augsta izglītības kvalitāte, bet veids, kā tiek organizēts mācību process, ir ļoti atšķirīgs. ASV skolās mācīšanās veids ir ļoti interaktīvs. Šodien skolēni uzdeva ļoti maz jautājumu. Es domāju, ka Amerikas vidusskolā man nepietiktu laika, lai atbildētu uz visiem skolēnu uzdotajiem jautājumiem. Pozitīvais ir tas, ka skolēni Latvijā izrāda ļoti augstu cieņu amatpersonām. Amerikā skolēni mazāk respektē ierēģņus. Jau ilgu laiku skolā tiek rīkotas lietišķās dienas, kurās tiek aicināti diplomātiskā līmeņa cilvēki, lai attīstītu skolēniem prasmi būt konkurentspējīgiem, izglītotiem un pieprasītiem savā izvēlētajā profesijā. Daudz ko par Ameriku, par Latviju arī, kādus interesantus faktus, kas ir kopīgas mums un Amerikai. Iepazīstoties ar interesantajiem faktiem par Ameriku, daudzi skolēni sāka aizdomāties par šīs valsts apmeklēšanu un iespēju nākotnē studēt kādā no Amerikas universitātēm. Pirmkārt, es pārbaudīju savās ASV vēstures zināšanās un daudz ko uzzināju tiešām interesantus faktus par vēsturi un par mācībām Amerikā. Mācīties tiešām ne, es gribēju tikai apmeklēt Ameriku, jo, zinu, tur ļoti interesanti ir, bet mācīties tiešām ne, tāpēc, ka tas ir ļoti tālu no mājām. Skolēni atzina, ka tikšanās ar Džuditu Gārberi pagāja ļoti aktīvi un interesanti, jo Amerikas vēstniece ciemošanās laiku bija īpaši izveidojusi tā, lai tas paliktu atmiņā skolēniem. Speciāli portālam e-skola Inese Ostaņina un Dainis Juraga.